Es daudz komunicēju ar cilvēkiem, un pa šiem gadiem es esmu novērojis, ka lielākā tā psiholoģiskā problēma cilvēkiem ir tas, ka viņi dzīvo noteiktos ieaudzinotos pārliecības šablonos, jā, sākot jau no bērnības. Nu, sākot ar to, ka tu uzvelc cepurīti, ārā ir augsti. Jā. Visi cilvēki nesā cepurītes, ja, kad ārā ir augsti. Un tad dzīvojot tādā ierāmētā pasaulē, kur viss tā kā ir salikts pa plauktiņiem, un tu nevari iziet no tiem rāmjiem ārā, jo tad ko padomās kaimiņi, saslimsi, nomirsi, jā, vēl viss šitās te ir programmas, jā. Bet laika gaitā, piemēram, tā dzīvojot, jā, mēs nonākam neizbēgamā sadursmē ar pretējā viedokļa šabloniem. Ja, piemēram, cepurītes vispār nevajag vilkt. Tās ir kaitīgas veselībai, un te ir tā konflikta situācija, kas sākās. Un tas ir vispār globāli. Tas ir dažādas pārliecības satiekās un rejās savā starpā. Ja. Kaut gan patiesībā vispār nav problēmas. Tas ir tikai papildus smagums, ko mēs nesam. Mēs nesam tos rāmis, tos dzelzbetona konstrukcijas sevī. Ja, un ja kāds neatbilst tai dzelzbetona konstrukcijai, tad viņš ir tur izvirtulis un izdzimtens un vēl nezinu kas. Ja. Tas traucē empātijai, traucē sajust sevi un otru cilvēku. Ja. Un kas vispār ir tas, kas cilvēkiem neļauj ieraudzīt reālo lietas būtību? Un tā reālā lietas būtība starp kaut kādām 2, 3 pārliecībām ir kaut kur pa vidu. Un tas ir garīgais neelastīgums, jā. Un tā ir tā ego struktūra, kura tura važās, jā, visu viņu to pārliecības armatūru. Tās ir arī bailes, jā, ka tagad, ja es paskatīšos no cita redzes leņķa, jā, tad es pazaudēšu sevi un noteikti, ka būs sliktāk, jā, nekā bija līdz tam, jā. Tās bailes, kas mūsos mīt. Man te bija gadījums, jā, tur bija tāda savstarpēja nesaprašanās, jā, kad cilvēkam ļoti nepatīk, kad viņam liek tos smaiļikus, jā, tās smaidiņus, jā, un es kaut kā vairākas reizes netīšām kaut kā akal man iemetās pa starpu tur vēstulē kāds smaidiņš, un tas cilvēks man nobloķēja. Viņš uzskata, ka tas ir, tas ir jau pierādīts, jā, ka aiz tiem smaiļikiem tur stāv kaut kādas programmas, jā, ko tur satanisti tur ieprogrammējuši visus tos emoji zīmes un tā tālāk. Bet var ieiet tik dziļi konceptā, kad cilvēks vienkārši ņem un nobloķē otru cilvēku tikai dēļ tā, ka tas cilvēks neizpilda tādu dzīvesveidu, kā tas ir iedomājies, ja kā viņam jādzīvo ir, jā. Lūk, un viss šitās traumas no bērnības, pusauģu gadiem, jauniešu gadiem un vīriešu sievietes ikdienas dzīves, ja, tur neskaitāms visādas ir bijuši aplausieni, šķiršanās un tā tālāk. Un tā droši var teikt, ka bez izņēmuma mēs visi esam traumēti, ja. Par to labāk varēs izstāstīt Matīs un Ines, viņiem ir savs klubiņš, kur viņi reāli strādā ar pāriem, gan individuāli, gan pārdarbos, dziedina cilvēkus un ņem šos te smagos blokus nost un ļauj cilvēkam ieraudzīt pasaulī vieglāk un brīvāk, jā. Un tas ir diezgan grūts darbs, un faktiski šis pāris ir, es zinu, viņi vienīgi, ja pagaidām varbūt, kad vēl kāds ir, jā, kas tā ļoti nopietni tam ir ķērušies klāt. Paldies par tiem labajiem vārdiem. Arī pieminēja tās automātiskās reakcijas. Viņas nosauc par automātiskajām refleksijām tajā visā. Un jā, tā ir ļoti laba pazīme, kad mēs sākam atpazīt automātiskās reakcijas. Ja, jo tās automātiskās reakcijas ir pirmā pazīme, pēc kuras mēs varam pamanīt, ka mēs esam programma. Ja, jo programma vienmēr būs automātiskā reakcija. Tas klubiņš kā radās? Jā, klubiņš radās no tās, ka mēs sapratām, ka attiecības ir milzīgs izaicinājums praktiski visiem cilvēkiem, kas dzīvo. Un ka
jā, ka mēs arī sākām atklāt to savā starpā tieši šīs automātiskās reakcijas. Un kas bija visskarbākais tajā visā, ka mēs atklājām, lai arī ko mēs būtu gājuši un darījuši, cik daudz tur garīgās prakses ņēmušies. Un es tur biju arī dziļi tajā līdzīgi tēmā, kur tu biji, joga un visa vēdiskā tradīcija. Un viss šitais te un tā un šitā, un es jau 20 gadus to visu, un kā neiet uz priekšu, tā neiet uz priekšu tas jautājums. Un tad mēs sākām pamanīt to, ka, jā, ir šīs te automātiskās reakcijas, ka ir tādas programmas, un ka principā visu dzīvi mēs esam dzīvojušies no programmām. Un tad tas būtiskākais, laikam pirmais, kā sākt atpazīt un kā sākt skatīties tām programmām, ir pasaules skatījums un pasaules redzējums. Ja? Kāds ir mans pasaules redzējums? Un tas tavs piemērs par cilvēku, kurš par izdzēst tevi nobloķēt dēļ emoji, ir ļoti labs piemērs. Tāpēc, ka tas parāda, kā mēs katrs varam redzēt pasauli pilnīgi atšķirīgi. Ja? Un katram ir kaut kāds savs stāsts, ko mēs esam sev iestāstījuši, pastāstījuši un kam mēs esam noticējuši. Un tāpēc pirmais ir jāsāk skatīties, kādu stāstu es sev pats stāstu. Un tie stāsti būs visdažādākie. Tie būs kultūra kopai, ja, kur mēs esam šeit Latvijas kultūra kopa, un tie būs arī ģimenei un dzimtai. Un katram būs viņai kaut kādas savas nianses, savas nokrāsas. Un, piemēram, es nezinu, nauda kokos neaug, ja? Mums tādi klasiskie latviešu stāsti. Piemēram, ka ir smagi jāstrādā, ja? Tie visi ir stāsti, ko mēs stāstam, tās visas ir programmas, ko mēs paši sev stāstam. Un tas, laikam, izaicinošākais, viņas ir patiesībā ļoti vienkāršas. Tas viss process darbojās ārkārtīgi vienkārši, bet, kā tu pats teici, tas nav viegli to noiet. Ja, jo arī, ko es pats pie sevis redzēju, arī tad, kad es pievērsos garīgumam, patiesībā es tā, ka es meklēju atbildes uz jautājumiem, ko es te daru, kāpēc tā, un kāpēc es it kā visu daru pareizi, un kāpēc nav tas gandarījums sajūta iekšējā, ko es gribu, arī garīgumam es piegāju caur programmu. Kas arī, tāpēc mums ar Inesi, es došu vārdu Inesai padalīties no savas puses, bet tas ir tāds mans ievads par to, ka mēs principā lielākā daļa cilvēku šeit esam programmas. Zinām to mēs vai nezinām, bet mēs esam programmas. Ja? Un tad ir jāsaprot tas, ka šīs programmas nosaka gan mūsu domāšanas veidu, gan vārdus, ko mēs sakam, gan kā mēs rīkojamies. Tas ir tāds, mēs esam ieradumu būtnes, tā ir tā mūsu iemācītā identitāte pašiem par sevi. Un vienīgais veids, kā šīs programmas atmaskot, kā redzēt, ir miedarbojoties ar citiem cilvēkiem, jo mēs paši esam tādi unikāli būtnes, mēs varam vārīties savā sulā, un tāpēc mums ar Inesi palaimējās satikties abiem diviem tādiem čuģikiem, kuriem šie jautājumi ļoti interesē. Un tad sākās patiesībā tāds dziļš darbs ar sevi, kur mēs tikai dziļi miedarbojoties vienam caur otru, ejot dziļi attiecībās, lobot nost katram savas dziļākās fundamentālās programmas, kas nāk tieši par attiecību tēmu no mūsu mīļajiem radītājiem, kas mūs šeit ielaiduši pasaulē, mammu un tēti, un tikai dziļi miedarbojoties vienam ar otru, sieviete, vīrietis, mēs gājām uz priekšu. Un šobrīd es gribētu teikt, mēs visi šeit esam iesācēji. Mēs visi šeit katru dienu, tas ir izdevīga pozīcija paskatīties, šeit nav ekspertu, guru laiks ir beidzies. Un kā te jau daži raksta, ja, ir darbs ar savām programmām viens no svarīgākajām misijām šeit uz zemes. Jā, tieši tā. Ja, un mēs tikai tagad sākam, mēs visi esam programmas, mēs visi esam iesācēji, un mums palaimējās. Un, jā,